To mēs palaidām 24. gadā. Mēs palaidām nekustamā īpašuma, tā kā īstermiņa īres nekustamā īpašumu, tā kā var investēt. Un, attiecīgi, viss šis prasa investīcijas mūsu gadījumā darbiniekos, un līdz ar to mēs liekam naudu iekšā, lai mēs attīstītos. Jā, interesanti. Man likās, jums ir super, tāds, zin kā, 600 lietotāji, tur 1000, tur aseti, man likās jocīgi, ka jūs pat mīnusi gadā. Čik jūs nav pat pelnoši vizītes. Jā, tas man liekas tā interesanti. Es teiktu, kā lai tu protams, ir forši, ja tu vari gan tur super strauji augt, gan arī tur būt pelnīt visu laiku, bet mūsu biznesā tas ir, tev ir jāinvestē šodien, lai to būtu lielāks uzņēmums rītdien, un tad viņš pelnīs tā kā rītdien. Līdz ar to tu apzināti ņem mīnusu šodien, piesaist kapitālu, investē, attīsti vai būvē, lai viņš spēj augt ātri. Mūsu gadījumā mēs skatāmies, ka mēs viņu varam tur dubultot, iespējams trīskāršot tur gadu uz gadu, un tas, protams, tev prasa investīcijas. Man liekas, interesants vēl viena lieta. Es cik saprotu, tad, kad tev bija tā ideja par Mintosu, tev bija tāda iespēja piezvanīt tur studiju draugam, ķipa, man ir ideja, man vajag naudu, man vajag miljonu biznesu uzsākt, ridīgi krūta. Un tev izdevās dabūt finanses, lai vispār šo projektu vispār pacelt, jo tas, man liekas, nav tik vienkārši. Man te jautājums tagad, ko tu darītu, ja tev tagad jauna ideja, tev ir 30 gadi, tev nav draugi pazīstami, kuriem ir daudz naudas, vai ir vispār pieejama nauda? Kā tu dabūtu miljonu uzsākt ko ideju tagad? Es domāju, ka tev šodien ir divas lietas, kas ir. Pirmā ir, ka tev nevajag miljonu, lai uzsāktu biznesu. Un arī mums nevajadzēja miljonu. Tas tā kā pirmās darbības tev neprasa tik daudz kapitāla. Mēs vienkārši spējam piesaistīt sākumā, teiksim tā, committed, es nezinu, kā būtu Latvijas, tā kā, ka apsolīja, ka būs tāds finansējums pieejams, bet mēs jau viņu visu uzreiz nesaņemsim tur pirmajā nedēļā vai pirmajā pat gadā. Tas tur bija ilgākā periodā. Bet tā kā viens ir, šodien tev noteikti nevajag miljonu, tā kā šodien tur ar visiem tur mākslīgā intelekta rīkiem un kopēju tādu tehnoloģisko attīstību, tu vispār pat viens pats vari tur mājās daudz ko tur uztaisīt, lai palaistu. Vai ar vibe coding, rakstu kodu tur programmu. Tev nevajag, tā kā, nezinu, ja mēs skatāmies tur 20 gadu vēsturē, vispār tur vajadzēja pat tur savu serveru spirkt un vēl ko ne, vai ne? Tagad tas viss, protams, liekas baigi arhaiski. Attiecīgi mazāk kapitāla vispār vajag. Un otrs, šodien, ja es skatos, kāds bija 15. gads, kad mēs sākām, un tur vārds tur startups vispār, kas ir startups, tur jauns uzņēmums, ko vispār dara, tur, nezinu, droši vien kaut kādi tur džeki, kas iet, nezinu, sēž kafejnīcā un nesaprot, ko īsti dara, vai ne? Tad šodien, ir jau daudz virkni ar piemēriem, kas ir tā kā labi izauguši tur tehnoloģiju uzņēmumu startupi, un līdz ar to ir attīstījusies viss tā infrastruktūra, kas atbalsta dažādos veidos, vai tas būtu tur tās pašas konferences, bet, ja mēs runājam tieši par kapitālu, tad arī kapitāls ir super pieejams. Šodien īsumā es teiktu, ka nav jau problēma kapitālā. Problēma ir vairāk tajā, ka ir pietiekami daudz uzņēmīgi cilvēki ar jēdzīgām, tādām mērogojamām tiešām idejām, kuras viņi ir gatavi tā kā realizēt. Tas kapitāls tur virkne ar tā kā sākuma investīciju fondiem, tur kapitāls noteikti nav problēma šodien. Kur tu redzi vispār iespējas tagad uzsākt biznesu, kur tu redzi market opportunities, ko tu redzi? Viena no lietām, ko es redzēju, kas man likās ļoti interesanti, ir, piemēram, Mika uzliec lūdzu šito biznesu. Tātad šis ir biznes, kas principā izmanto LMS-us un principā palīdz tev kodēt aplikācijas ar savu čatu. Restīvi šitien nekomanējās aplikācijas, uztaisīja visādas aplikācijas pats. Tur uzrakstīja promptu, viņš man iedeva kaut kādu tur, coachiem, dashboard, sekot līdz tur klienta progresam, ja, tur cik viņš ir darījis. Šitāds ir uztaisīt 5 minūtes, lai jūs saprotat, ja dāmas un kungi, tas ir nereāli. Un šitam biznesam ir tāds stories, 5 mēnešu palaida 45 miljonu run rates uz to, ka cilvēki maksā. Ko tu redzi opportunities, kur tur tā liekas, tur ir opportunity, mēs viņu neskaisim pakaļ, ja mums ir Mintos, mums ir savas prioritātes, bet kur tu redzi iespējas? Visur. Es teiktu, to, ko es arī kaut kad tur skolā, kad biju mācījos tajā pašā magistratūrā, man arī vispār nekādas pieredzes nebija uzņēmē darbībā. Tur arī atnāk džeks, tur viņam prasa, kas man tur jādara, kur idejas, viņš saka, veicīt, apsēdies, idejas, tā kā ir tev pa labi, pa kreisi, vienkārši tur paņem kādu un sāc darīt. Tās idejas ir, tev pa lielam jau vispār kopumā, ja skatās no tāda tur uzņēmuma attīstības viedokļa, tā ideja ir viena no pēdējām lietām. Daudzas tā kā iestrēgs tajā, kas ir ideja, tur man vajag baigi labo ideju, un tad tik tur būs.
īsumā tev ir, kas ir, lai tu uzbūvētu milzīgu uzņēmumu, tieši tehnoloģiju. Pirmais ir, kas ir cilvēks, kas to dara. Otrais ir tirgus, cik liels vispār ir tirgus. Trešais ir tikai produkts, jeb tā ideja. Tā kā tā ideja, jā, ir kaut kāda, ir jāņem, jāsāk darīt, un ļoti daudz lielākā daļa, kas ir lieli uzņēmumi izauguši, viņi ir tik daudz mainījušies tur pa gadiem, ka tā sākotnējā ideja jau vairs nav tur super aktuāla. Līdz ar to es teiktu, ka tās idejas, jāstāsta, kas tev ir apkārt, kas tev ir, nezinu, kāds ir tavs intereses, kas ir tavs tur sociālais loks, kas tev ir tavas spēcīgās puses, un idejas tev būs visur, vienkārši ņem vienu ideju un sāc strādāt. Tā kā es nevarētu pārēt tur vienu ideju, es tur finansēs varētu atrast tur vēl 101 lietu, ko darīt, tur finanses ir milzīgs komplekss, tur sektors, un tur ir ļoti daudz ko darīt. Noteikti, ko es šodien skatītos, ir nekas jauns, bet es noteikti skatītos, kā jebko var darīt ar mākslīgā intelekta. Un tieši angļu valodā tas būtu AI native companies, kas ir tieši jau saknē AI būvētas kompānijas. Nevis, ka tu izdomā tādu AI kaut kādu kā tūļus, viņus tur izmanto un daudz to dara, bet tu no paša sakta līdzīgi kāds tāds lavables, viņš no paša saktas kaut kādu problēmu paņem un natively viņi tā kā sāk būvēt. Šitādi, Miku, kaut kas nenotiek, jā? Pēc šitāds uzlicis. Reku ir. Jā, restīvi kompānija, kas ir jau būvēta no AI pašā sākumā. Ka viņš nav tāds add-ons, ka viņš ir tāds jau pamatā, tā kā saknē. Jā, un tas nekas jauns jau tur nebūs. Un mēs vienmēr nenovērtējam, kas var izmainīties. Mēs tā kā pārvērtējam, kas izmainīsies tur gada laikā, bet nenovērtējam, kas tur izmainīsies 10 gadu laikā. 10 gadu laikā tur vienkārši būs pilnīgi cita pasaule.